Tā, nu sāksim rektē Ilgars ir tīri labi pastrādājis šorīt. Tā. Kamēr Jānīts bija pavisam maziņš, viņš tā īsti nevarēja saprast, kāpēc opis ejot ogās vai sēnēs ņem līdz bisi, vai ne? Jā. Taču opis tikai izmeta, kā bez bises būtu visu dienu jālas tāpat kā visi citi tie, kur paši atdod. Ak tā. Jā. Jā. Nu te gara tāda riktīgi. Makšķernieks iet gar upmalu un atrod spaini. Tuk, kas dzīvo. Pieklauvē pie spaiņa. No turienes atskan vesels balss koris. Te dzīvojam mēs, sliekas. Makšķernieks, vai drīkst? Arī es pie jums ielīdīšu padzīvot. Nē, atbild slieku koris. Tev mela mute. Jā. Jātnieks un zirgs devās pa ceļu, un jātnieks visu laiku zirgam tā gauži ar pātadziņu. Te pēkšņi zirgs saka, klausies, tu vēlreiz tā izdarīs, točin ar kājām ies mājās mēslas nāc. Saproties, nav ko te. Veikalā sakta ieiet Gena un Čeburaška, pie kam Čeburaška nopērk vienu vīriešu zeķi, Gena nevar vien izmeklēties. Cilās pilvendrānas, cilās segu kuvērus un ņurt slikta krāsa. Pārdevēji jautā, nu kādu gan krāsu jūs cienītais vēlētos? Un Čeburaška ar šķērēm izgriezis zeķei caurumiņus, uzmauc to galvā un apsaka, mums teroristiem piestāv melna krāsa, bet Gena joprojām igņojās. Tikai izmērus nevar pielasīt, lieliem mūļiem nekā nav. Tas tā ir, to es zinu, jā. Skolas lielākais un spēcīgākais puika Juris katru dienu parasti apstaigā citus puikas un uzprasa, kurš ir spēcīgākais, kurš ir skaistākais, kurš ir pats gudrākais un tā tālāk. Un tā katru dienu mazākie puikas viņam saka, ka tu, protams, līdz vienu dienu skolā iemaldījies bija Kurbats ķēvis dēls mutants un tu piedzimis no ķidām, ja? Juris tāpat ātrumā vien uzjautāja par spēku. Nākošajā mirklī Juris ielidoja kaklā ar galvu, bērzēdams novim. Nu nav jau ko uztraukties, nav ko nervozēt. Es jau tikai tāpat pajautāju. Jā. Kāds jauns puisis sadomājis precēties. Kārtīgi apģērbis, aiziet pie friziera supermarketā, nopērk puķes, šampanieti un kūkas, apciemo iecerēto un, kad vakars jau tuvojas beigām, nolēma jaunkundzi bildināt. Viņš iesāk aplinkus no filozofijas, ka dabā viss pastāv pretstatos kā ziema un vasara, karš un miers, vīrietis un sieviete, un ka tomēr beigās pretstats sekmīgi savienojas, nu kā teikt, pāriet viens otrā. Cik tas ir patiesi, sajūsmā iesauc jaunā dāma. Ar mani ir tais tāpat, kamēr drāžos, tikmēr eju, ka blīkš tik līdz cauri, tā pagriežos un aizmiegu. Kad Jānītim pa ceļam uz Ventspili no autobusā pie Kandavas pagrieziena sākās caurē, viņš 3 reizes strauji pietupās, sarāva tūpli krampi un viss atkal bija labi. Nodaļas vadītājs katru reizi, kā ienāk pie saviem padotajiem, tā skatās. Atskaites neviens nerakst, visi drāžās tik. Kad vadītājs sakliedz uz visiem, visi noelšās gods godam un ķeras pie atskaitēm. Kādu dienu vadītājs ienāk pie saviem padotiem un skatās, kaut kas nav kā vajag, neviens nedrāžās, visi raksta atskaites. Pagaid, vēl nav veikts. Vadītājs, tad šodien beidzot atskaites būs gatavas laikā, klusums. Pēc tam rēķinvedis kaža novelk. Nē, var jau arī nodrāsties. Kaut kad īstenībā mēs streikojam, ilgi nav bijis algas pielikums. Tā, hipodroma sacīkstas, beidzas skrējiens un visos skaļinos paziņo. Kā pirmais pienāca zirgs ar sekvārdu krītam gaitē. Kā otrais viņa šokējs, kuram komisija vienbalsīgi piešķīra sekvārdu uzēt zemi. Krokodīls Gena stāv kāpņu laukumā 3. stāvā un kliedz lejā lifta šaktā. Nebrauciet augšā, nebrauciet augšā! No lejas viņam atsauc, ko tu tur bļauj? Nāc pats lejā un nekomandē no augšas. Gena atkliedz, es nemaz nekomandēju, bet lejā tikt nevaru, jo man asti līdz pusē iespiedu durvīs. Ja.
Pie dzēstēju gasēm pienāk 2 nopietni puiši, un viens no tiem pieliec pie lodziņa saka, man vien biļeti tikai turp līdz Krustpilī, bet manam draugam tikai atpakaļ. Kas ties uztraucās, kā tā? Vai tad jūsu draugs skries uz Krustpili ar kājām un tikai atpakaļ brauks ar vilcienu? Nē, kundze, nopietni pieprasa. Es braucu uz Krustpili ciemos, bet viņš brauc atpakaļ uz mājām, jo viņš Krustpilī dzīvo. Ienāk vīriņš pie deratizatoriem, saka, ka viņam gribētos izdzīt no mājas miega peles. Grauzēju iznīcinātāju speciālists nogroza galvu un saka, ko jūs, tādu miega peļu jau nemaz nav, tās tikai pasakās. Aha, pasakās, bet kad es pirmdienas rītā paceļu sagu, tā visas miega peles barā uzreiz žvīg prom. Istabā iet, ka ņūts vien, cilvēks nemaz nevar saprast, ko lai dara pa priekšu, ķert ciet vai iet lāpīties. Kas notiktu, ja bites lielā ātrumā mestos stropā visas vienā reizē? Iznāktu strīpains spončiks ar saindētu zafti. Ar vienu vārdu sakot, viskā pie stacijas. Turisti iet ekskursijā pa apvienotajiem Arābu Emirātiem, un gids viņiem stāsta, tās tur ir piramīdas, tā tur ir sfinksa, viens tukls vīrs no Krievijas ar panamu un fotoaparātu prasa, kas tur tāds liels šķīps un saņurcīts? Tas jau ir Eģiptes lielais šķībais saņurcītais. To uzcēla vienlaikus ar Suecas kanālu, otra tāda pasaulē nav. Kā ne? Mums te pie Belomora kanālā ir vēl lielāks, šķībāks un saņurcītāks, bez visām piramīdām un citu barakalā. Kad Gena un Čeburaška dodas aplaupīt bankas seifu, ar ko viņi katrs strādā? Tas ir jautājums. Tas ir jautājums. Kad Gena un Čeburaška dodas aplaupīt bankas seifu, ar ko viņi katrs strādā? Gena, protams, ar autogēnu. Bet Čeburaška, nezini, padomā tak, ar bašku visus kaut kur atšķirēt ar bašku, tā arī Čeburaška. Jā, tā. Veikala apmeklētājs. Man lūdzu zilo neilona parūku pārdevis piedāvā, bet vai no īstiem matiem veidot parūku negribat? Apmeklētājs. Nesen pārvilku ģīmim jaunu dermantīnu ādu, grib, lai izskatās dabiskāk. 9,54 minūtes. Vēl pāris anekdošu, kuras varētu droši ieņemt šīs dienas, var teikt, pirmo vietu, tad nominēties uz lielo balvu no firmas Neos, kas atrodas Jāņa Asara ielā. Jāņa Asara ielā 15. Jā, un piedāvā lielisks apkurs krāsnītes, kamīnu kurtuvs, dārza kamīns un dažāds piederums kamīniem, grillam un tā tālāk. Jā. Reku, muzejā svētki, organizatori noskrējušies, lietas neiet pēc plāna un scenārija. Galvenais režisors kliedz, vispirms, lai nāk iesildošā grupa, mūsdienu dzejnieki ar mīlas liriku, pēc tam laidīsim raidi. Sēdīgs 2 traktoristi runā, viens bēdīgi stāsta. Sabāz ausīs lupats, bet jūtos neapmierināts. Otrs, neko nedzirdi, tas jau arī, bet galvenais nav vairs auto, ko zābakos nēzāt. Blakus dzīvo violnieku ģimene un sumo cīkstoņu ģimene. Vecais sumo tēvs rāja savu dēlu. Paklausies, kā violnieku puika cauru dienu spēlē gammas, bet tu speķi netrenēsies, panākumus negūsi. Malē satieks 2 draugi, viens prasa, tu valsi māki nejotots, kas tad tur, ko nemācēt, krapties tikai. Jā. Burvju mākslinieks noliek hūti un saka, abrakadabra, izlido valodas, pēc brīža atkal šis noliek hūti, saka, abrakadabra, izlien trusis, bet kad visa cirkus publika nobļāvās gurī, abrakadabra, vēl veselu nedēļu no hūtas līd ārā kodes. Jā. Bankomāts. Pie bankomāta pienāk pilsonis, uz bankomāta ekrāna parādās uzraksts, iebāziet savu kredītkarti. Pilsonis iebāž, parādās uzraksts, iebāziet arī pirkstu. Pilsonis iebāž, parādās uzraksts, velciet ārā. Es pajokoju, vienkārši šobrīd nav naudas. Tev arī? Nē, man cauri. Puiši. Vāra putriņu 5 miltu katlā, bet pavārs Ludoviks piesīt vēl pāris skudru oliņu, un viņam sanāk diētiskās bankūciņas maziņās. Kas tur var būt 5 miltiņi?
Skudroliņas. Skaidrs, ka mazās. Kamielis brauc uz skrituļslidām. Viņš zina, ka stilam ir milzīga nozīme, jo kamielim jau nekad neslāpst. Nu, un autoinstruktors apmāca pusmūžu dāmu braukt un rāda. Un šitas te ir bremzes pedāls. Ja jūs braucot to nospiedīsiet, tad mašīna apstāsies. Dāma prasa, kas notiks, ja mašīna jau stāv un vadītājs nospiež to pedālu? Instruktors dzīdams joks saka, nu tad šoferis priekšā biks, cits nekas nenotiek. Pēc brīža, kad dāmai pašai pirmoreiz jāpalaiž auto, tā visu izdara kā vajag, tikai brīdī, kad jau jāsāk kustēties, nospiež bremzi. Tā nemaz nav, kā jūs teicāt, dāmām, bilst instruktoram. Jūs teicāt, ka piečurā biks un viss, bet es vēl apirdos.